No 1. oktobra saviem transporta līdzekļiem mēs varam likt riepas ar radzēm. Bet kad tieši šādas riepas ir vispiemērotākās un vai tās nebojā asfalta segumu? Likumdošanā ir noteikts, ka ar ražotām riepām, kas ir aprīkoti transporta līdzekļi, var pārvietoties ceļu satiksmē no 1. oktobra. Bet jāņem vērā arī un jāaicina transporta līdzekļa īpašnieki un lietotāji tomēr izvērtēt tos plusus un mīnusus, ja mums ārā ir tik būtībā vēl vasarīgi laikapstākļi un līdz sniegam un apledojumam vēl ir zināms laiciņš ir jāpagaida. Mēs tomēr aicinām nemainīt vasaras riepas jau uz ziemas riepām vai riepām, kas ir ražotas. CSDD iesaka sekot līdzi laikapstākļiem un vasaras riepas mainīt, kad gaisa vidējā temperatūra ir ap 6 līdz 7 grādiem. Bet kādos gadījumos riepas ar radzēm būtu piemērotākā izvēle? Ražotas riepas ļoti labi nodara tiešām, kad ceļš ir apledojis, ledains un bieži vien šādi ceļi ir lauku reģionos. Un, protams, ka ražotās riepas daudz labāk veidos šo saķeri transporta līdzeklim ar auto, tā teikt, segumu, bet pilsētās, kur bieži vien šie ceļi ir nokaisīti ar sāli, dažādiem citiem materiāliem notīrīti, ražotās riepas īsti savu funkciju neveiks. Līdz ar to lauku reģionos, tur ražotās riepas palīdzēs labāk transporta līdzeklim turēties uz ceļa, bet ja ir tā braukšana vairāk pilsētās un pie pilsētām, kur bieži vien regulāri ceļi tiek notīrīti, tad labāk izvēlēties kvalitatīvas ziemas riepas, kas ir marķētas ar šo 3 Alpu kalnu virsotītni un sniegpārslas simboliku. Braucot ar ražotām riepām jārēķinās, ka būs lielāks degvielas patēriņš, kā arī būs skaļāka braukšana. Protams, vēl viens aspekts ir tas, ka ar ražotām riepām aprīkoti transporta līdzekļi, pārvietojoties par tīru asfaltu, arī bojā pašu ceļa segumu. Jāatceras, ka minimālais protektora dziļums ziemas riepām ar radzēm vai bez tām ir 4 mm. Vēlams, lai ziemas riepas nebūtu vecākas par 5 gadiem. Ziemas riepas ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam. Savukārt, ja jūsu transporta līdzeklim ir ražotas riepas un grasāties doties ārpus Latvijas teritorijas, ir jāiepazīstas ar katras konkrētās valsts noteikumiem, vai un kad ar šādām riepām ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.